Sveiki, mīļie draugi! Mana priekšnojauta, diemžēl, bija pareiza. Šīs dienas tiesasēde tiešām nenotika vai notika tikai daļēji, jo uz tiesasēdi netika konvojēts viens no apsūdzētiem, tas ir Aleksandrs Babenko. Un, cik varēja saprast, tad viņam ir kaut kas noticis ar veselību. Un tiesa esot informēta telefoniski par to, ka viņš ir slimnīcā. Kādi ir iemesli, to mēs pagaidām vēl nezinām, bet gan jau kad uzzināsim. Vai būs 30. datumā tiesasēde, to arī pagaidām vēl nezinām, bet gan jau uzzināsim. Un tā pašā laikā jāsaka, turēsim domas par to, lai arī pat jā apsūdzētais, bet tomēr cilvēks, turēsim par viņu īkšķis, lai viņam ir laba veselība, tāpatās arī kā cietušiem ir, lai laba veselība un stingra veselība, un lai varētu šo tiesas procesu beigt godprātīgi un tiesīgi un taisnīgi, tā kā tam ir jānotiek. Un tāpēc tas ir mans mērķis, kāpēc sekoju šim līdzi tīri, lai informētu sabiedrību un mēs uzzinātu to, kas notiek dažādās tiesas sēdēs. Šodien būs vēl video, jo es esmu izlēmis aiziet uz vēl citu rakstura tiesas sēdi, kura šoreiz gan nebūs krimināla lieta, bet būs civila process. Tā kā sekojiet līdzi.